2010. gads pie Gaujas laivas apliesus, un mēs gaidām veselu stundu, kamēr vēl citi atbrauc, te mums otru laivu atved, kur mēs arī turpatās salabojam diezgan ātri, kur tie mums iedeva laivu, bet paši aizmirst korķis no laivas. Tālāk, es esmu pie Gaujas, pie Cēsīm, pie Cēs tilta, mēs, var teikt, dodamies iekšā. Mūs jau daži ir apsteidz, un mēs ielaižam laivu iekšā, pa tās Cēs tilts, un tā, skaista diena, te mēs jau plostojām, te citie plosti garām pabraucam, te pa tās netālu, pīlītis maziem pīlēniem ļoti daudz pīlēnu, un tāds kempingi, mēs principā pēc kārtas ejam, pēc Gaujas, Kaspar mamma, Vīka, kas vēl ir, vēl te Gauja fonā. Gauja, redziet, tik viens līkums, kur mēs izsiedāmies, ka mūs apdzina, ka mēs esam patās 6 personas, mums vēl vienam dzen, tā kā, vispār mēs pēc, daži uztraucās, ļoti uztraucās. Vai, kur tā līkumā iziet cauri, garām diezgan daudz citie plostri, un tam niekdzīgu. Te mēs tāda, kur redzēt fonā, ka mēs te visi priecīgi esam, laimīgi, līgo dienā. Tas ir tāds diezgan smaidīgs. Un jā, tik tiešām. Tāds, vispār, iesāļojies jau. Nē, vispār, nē. Daudz klintis tādas, smilkšs, cietas smilkšs. Oniņš. Braucējs, fotogrāfs mūsu Reinis. Brauks labs. Labi bildi, no kas šās nāca. Tāda, mēram, tā upe bija. Tāda visamā bija. Visamā tāda krasti. Tāds fons visamā. Kas mums arī pēc tam apdzina, tur fonā. Fonā ir klīns. Vēl vien klīns. Krastā, kur mēs izkāpam pie kāds klīns, es pat nezinu, kurus. Tas jādomā. Te tā forša vietas papīrs tā. Te bija jau aizņemta. Tā ir pavisam pašā sākumā, pašā Gaujas sākumā. No Cēsīm pašā sākumā. Te pat īsti nezinu, kas tas ir. Kaut kur krūmās uzlīd augšā, pišķikšā. Te kaut kāds miestiņš bija augšā, un tur mēs uzgājām, un krupri no fotogrāfēja. Braucam tālāk. Jā, var teikt, tā bildes tā turpinās. Brauciens bija skaists. Diena bija brīnišķīga. Ļoti brīnišķīga diena. Saulīt spīdēja. Vispār nespīdēja tik, bet ļoti silts tāds, tāds normāls laiks, brīnišķīgs laiks. Te mēs izsēžamies, te mēs pabraucam miešana, te mēs tam īstā vieta, ka mēs izsēžamies. Te mēs izsēžamies, ļoti grūtībā. Mums te daudz gribēja pieplostot, bet nevarēja, jo tur stipras trauma ir. Te ļoti daudz, kāds 6 plosti mēģināja pieplostot, bet nekādi nesanāca. Mums ir lielā grūtībām tas sanāca. Vienkārši skaisti pļavā. Reku redzēt māka ļoti daudz, kur vieta būs redzama. Aiziet, tur jau viss galdiņi ir, 4 galdiņi lieli, jā. Un mēs pa diviem esam izmetušies. Tomēr, neko redzēt klīns fonā, laiva, viss ir. Tāda, ka tā mēs esam tā iekārtojušies pagaidām. Normāli. Un es te bišķi pēc tam pastaigāju bišķi. Te ceļš viens iet, tāds iebraucamies ceļš tāds. Un tu tāpat tālāk bišķi šādu pļaviņu. Te ir, var teikt, te kā domāju, te es šo vietu skatījos. Tā ir Leitece,
Un tā ir, nākamā ir, tie lietas pišķi tuvāk, un šit nākamā ir augštece būs redzama, un tur ir tā klīns. Mēs pie tās klīns gribējām vispār no sākuma, pēc tam mēs patiem pāri. Ugunskura vieta jau ir arī iezīmēta ar oglēm. Atteja stāv. Aiz attejas, redziet, cik tālu atteja no ugunskura. Šitā pļaviņa pirms tam. Bet gribējām it kā, bet, tur pabraucam garām. Te ir tāda migla bilde. Interesanta. Te ir, kur mēs pirms tam arī gribējām bakām pieslēgties. Mēs šeit gribējām pieslēgties, bet baigos krumos būs bijuši. Ne malks, nekas nav. Šeit klīns, kurā bija cilvēki augšā. Un te tā klintiņa tā. Tā ir tieši nākamā klīns pēc rožu klīns. Nākamā klīns. Vispār, ja kāds video redz, vienkārši zinās, kurā ir tāds atrodas. Reins ar līgu. Es tur būšu bakām arī. Tāds ugunskurs mums ir. Malkums deigā ļoti labi, ļoti karsts. Galds ar iemo. Un viss kompaškā. Un tā. Te vien, kas skrāpē kaut ko klintī skrāpē, lai piebrauc sīkie kaut kādi ekvijāņi, vai ekvijāņu ugunskurs. Tie mēs tā sēdējām visi. Es nočēju, kā mēs sēdējām pie ugunskura. Odu nekodu, ļoti labi. Baigi forši. Mums bija ļoti liela, silts, karsts. Silts parēja, izpār silts nakts bija ļoti iekšā un ļoti labi. Un, protams, no rītiem mēs visi nodzēsim rūdeni, sakravājamies. Diezgan agri, kad 11. vai 10. bet īsti neatceros cikos. Un braucām uz Siguldu, kā 25 kilometri vai 20, cik tur ir īsti pēc maršruta. Un tā mēs atraucamies pēdējie skati uz to pašu vietu. Kapteinis un fotogrāfs, kur pēc tam mēs bildes arī pastīsimies. Turpatās tāda paša tāda, tāda skatiņa, tāda visādi. Salas tur fonā, salas visādas. Un mēs viņu klinti atradām tādu diezgan iekšā, kur mēs uzkāpām. Mēs tā klinti, pēc tam no čākļu, tā viņa ļoti auga, diezgan kā 30 metri, 40, jā. Augstums liels, jā. Es te nofotografēju Kasparu, skaistā fonā. Kaspars kā man, bet nenofotografēju tieši to klinti, tieši tikai augstu nofotografēju. Es vēl Kasparu šitā un paņēmu tādā rakursā. Un tā, laiviņas ir ļoti maziņas, ļoti maziņas tas laiviņas ir. Vai jā, augstums diezgan liels ir. Un tā, salīdzinoši liels. Mēs ērējamies. 4 ērētāji, 4 ēri. Mēs te Tilburga, te tāda skrautiņa, mēs piestāt vienkārši. Gribējos apsīties, kas tiešām ir daudz strautiņu, jā. Visi strautiņi izstās šādi. Šādi bišķi maz. Miglaināk bildīt, bet mēram tādu krastu visu tādu. Izbarzēt, diezgan smuki izstās. Man liekas, ka visur tā izstās. Ja es kaut kā kalnā uzrāpēs augšā, ja esmu te tā ieliecies pie viens priedzes. Un tur aizpils jau ir. Tur aizpils, tas jau Lapilbiņš pabraucām, jā. Un tā. Vispār uz līkumu jau būs vēl viens līkums, un tad jau būs arī Siguldas tilts, un arī viss beigsies. Tā aizbeigs, es Rīgā esmu. Tieši Rīgā pasaules prāt, cik es apdiecis esmu. Viss. Tas bija arī viss.